Labvakar. Labvakar visi tie, kas ir klātienē. Un labvakar tie, kas ir klātienē. Un labvakar tie, kas ir klātienē. Un labvakar tie, kas... Tā, nelielas tehniskas kļūmes, kā vienmēr. Runājam paralēli, un es ceru, ka es neatvainoju Facebook. Jācer, ka viss ir kārtībā. Ar tām tehnikām ir tā, kā ir. Tātad man ir prieks šodien runāt par tēmu dzīvības elpa, unikālākais, jaudīgākais, jauno enerģiju instruments, kas ietekmē visu to, ko cilvēks dara. Ikdienā, veicot dažādas prakses, realizējot projektus, tātad praktiski katrā dzīves jomā. Vairums pasaules cilvēku nezina, viņi pat neiedomājas un nenovērtē to, cik unikālā laikmetā viņi dzīvo. Šis tiešām jau ir jauno enerģiju laiks, kas aktīvi sāk darboties 2013. un 2014. gadā, kad planētas Zeme vibrācijas mainījās un tā pārgāja citā dimensijā. Ar ko unikāls ir šis laiks? Ir notikušas radikālas izmaiņas, kas ietekmē un pārveido pilnīgi visu. To, protams, ir ļoti daudz, un tās mainīja un joprojām maina gan pašu cilvēku, viņa orgānus, maņas, gan zinātniskos pētījumus, gan visas līdz šim zināmās garīgās prakses. Protams, arī senās jogas, elpošanas tehnikas, ja tās grib iet līdzi laikam, ir jāmaina uz jaunajām iespējām. Šodien par Zemes pārējo es, protams, nerunāšu. Karmas mācībā ir atvēlēta vesela nodarbība šai tēmai, jo tā ir ļoti svarīga katram cilvēkam vistiešākajā veidā. Tā ir saistīta ar cilvēka karmu un karmas atstrādāšanu, tātad ar pašu dzīvi kopumā. Šodien es izstāstīšu tikai par tām izmaiņām, kas ir saistītas ar šīs dienas tēmu. Esmu Inta Zaikāne, garīgo mācību projekta Dharma Veja autore un skolotāja, personiskās izaugsmes un karmas atstrādāšanas eksperte ar 30 gadu pieredzi, strādājot dienā ar sevi, ar cilvēkiem. Esmu arī Garīgo mācību akadēmijas dibinātāja un projekta Tavas dzīves transformācijas pamati sākas šeit, autora un pasniedzēja. Jau vairāk nekā 30 gadus es mācu pamata zināšanas, tehnikas un prakses, ar kurām cilvēks var veikt savu un savas dzīves transformāciju, izmantojot tikai un vienīgi jauno enerģijas spēku, ātrumu un iespējas. Gadus 14 es strādāju tikai un vienīgi ar jaunajām enerģijām. Tātad visas senās prakses, ar kurām es darbojos, tika pārveidotas. Tātad 30 gadu aprobācija, pārbaude, tātad tam, ko es mācu, ir bijis gana ilgs pārbaudes laiks, kas ir nozīmīgs apstiprinājums tam, kā šīs prakses darbojas. Tās ir kvalitatīvas, jo neviens cilvēks jau nenāktu un nemācītos, ja nebūtu rezultāts. Un es ar to nodarbojos jau 30 gadus. Tas īsumā ir par mani. Vienkārši, lai jūs saprastu, ka tas, ko es stāstīšu tālāk, nav tikai tāds mans vienas dienas lēmums un neliela zināšanu bāze. Tātad zināšanu bāze ir gana liela. Ne tikai gada zināšanu bāze, bet arī prakse un pieredze. Kurs dzīvības elpa ir ļoti, ļoti svarīga dzīves transformācijas radīšanas daļa. Piekrītat taču. Pirmajā mirklī pat prātā nevar ienākt doma, kāds sakars elpai ar dzīves transformācijas radītajām izmaiņām. Visticamāk, ikdienas steigā un lielajos darbos jūs pat neiedomājaties, ka elpojat, kā elpojat un vai vispār elpojat. Bet gan jau esat piefiksējuši tādu faktu, ka jūsu dzīvības spēks un enerģija dienas steigā un darbos
kaut kur mistiski mēdz pazust. Sāk trūkst iedvesma, pazūd spēks, neko negribas darīt. Nevar īsti koncentrēties, uzmanība kaut kur ir pazudusi, smadzenes vairs negrib strādāt un neko neņem pretīm. Un dienas otrajā pusē sākas nepārvarams nogurums, kaut arī fiziski jūs neko pārmērīgu neesat darījuši. Ir tā, vai ne? Es domāju, ka ar šādiem simptomiem ir saskārušies neviens cilvēks. Un šādas pazīmes nav tikai cilvēkiem gados. Drīzāk otrādi. Gados jaunie cilvēki, kas savā aizņemtībā un burtiski nekontrolējamajā laika trūkumā, tā jūtas daudz biežāk nekā cilvēki, kas jau ir nedaudz nobriedušāki. Kā jūs domājat, kāpēc tā? Kas rada šādu mistisku dzīvības spēka zudumu un nogurumu? Iemesls ir gana vienkāršs. Lielākā daļa cilvēku kopš dzimšanas elpo nepilnīgi, izmantojot tikai nelielu daļu savu plaušu ietilpības. Elpošana lielākoties ir sekla, tāda ātra, atņemot ķermenim gan skābekli, gan īpašo dzīvības enerģiju, kas tik ļoti nepieciešama gan ikdienas darba veikšanai, gan arī labai veselībai. Jo elpošana, jūs jau zinat, ir svarīgākais ķermeņa process, un katrs saprot to, ka kamēr cilvēks elpo, tikmēr jau viņš dzīvo. Un saprot arī to, ka ieelpai ir vajadzīgs skābeklis, ir vajadzīgs gaiss, tāpēc ir jāveidina telpas, vairumam ar to pietiek, un viņi par elpošanu pat nedomā. Tāds sīkums vien ir. Es elpoju, tā tad viss ir labi. Taču patiesībā elpošana veic ļoti, ļoti grandiozus, prātam neaptveramus procesus cilvēka ķermenī. Tā ietekmē katrā šūnā notiekošo, tā ir cieši saistīta ar smadzeņu darbību, ar domām, ar neironu tīkliem un ar visiem procesiem, kas notiek cilvēka organismā. Šūnas veido cilvēku, tātad elpa loģiski ietekmē visas cilvēka sajūtas, veselības stāvokli un arī dzīvi kopumā. Un patiesībā viss cilvēka dzīvē notiek pa apli. Kad elpa ir mierīga, arī prāts ir mierīgs. Kad prāts ir mierīgs, tad domas ir mierīgas. Kad domas ir mierīgas, arī dzīve ir mierīga. Kad dzīve ir mierīga, tad cilvēks var sasniegt savu emocionālo, garīgo un fizisko labklājību, laimi, gandarījumu un bagātību visā. Īpaši tad, ja cilvēks strādā un veic dažādas elpošanas prakses, kas pastiprina visu, ko cilvēks dara apzināti, mērķtiecīgi un ar pozitīvu nodomu. Tātad katra cilvēka galvenais uzdevums ir darīt visu, lai viņš neiekrīstu kaut kādās negatīvās emocijās, kas ietekmē šūnu stāvokli un kas burtiski grauj cilvēka veselību, domas un apziņu. Un tie, kas jau pie manis mācās, zina, un man šķiet, viņiem jau ir apnicis, ka es regulāri atgādinu: mīļie cilvēki, domājiet, ko domājiet. Un galvenais, domājiet to, ko jūs gribat dzīvē sasniegt, un nedomājiet par problēmām. Problēmas ir jārisina. Kā? Tas jau ir cits jautājums, bet ja jūs pievēršat savu uzmanību un šajā mirklī vēl jūsu elpa pastiprinās, tātad, kas notiek? Jūs dodat problēmai savu dzīvības enerģiju. Vai jums to vajag? Nevajag. Tāpēc izmantojiet iespēju un centieties domāt to, ko jūs gribat, kas jūs padara laimīgus un priecīgus. Un problēmas jau, protams, ir jārisina. Problēmas ir vajadzīgas, lai cilvēks augtu un attīstītos, bet tā atkal ir cita tēma. Tātad katram cilvēkam vajadzētu sākt mācīties elpot tā, lai elpošana kļūtu par jauno enerģiju instrumentu, kas palīdz cilvēkam visā, ko viņš dara, no A līdz Z. Tāpēc, ka visos darbos, visās dzīves situācijās cilvēks elpo, tātad viņam ir svarīgs iemācīties elpot maksimāli kvalitatīvi.
Kurs dzīvības elpa ir domāts tieši tam. Lai cilvēks varētu tā labi, ātri un mērķtiecīgi apgūt dzīvības elpu, ir vairāki soļi. Pirmais solis. Vispirms mēs apgūstam pašu elpošanas praksi, lai cilvēks sajustu, ko nozīmē elpot. Un es no savas prakses un pieredzes varu teikt, ka cilvēki tiešām apmulst. Jo tajā brīdī, kad viņi it kā ieelpo, viņiem liekas, ka viņi ir skābekli piepildījuši ar skābekli visas krūtis, viņam trūkst gaisa. Tāpēc, ka cilvēki, tas jau ir klasika, lielākā daļa cilvēku neprot elpot. Un tāpēc tas ir pirmais solis, lai cilvēks iemācīties elpot, lai cilvēks sāktu elpot apzināti, dziļāk, lēnāk, kvalitatīvāk arī ikdienā. Ar parastajiem elpošanas vingrinājumiem cilvēks var iemācīties ielpot dziļāk, lēnāk, var iemācīties ilgāk aizturēt elpu, un tas pamazām likvidē šo nejauko ieradumu, īsi steigā sekli. Īpaši svarīgi tas, protams, ir sportistiem vai dziedātājiem vai pušamo instrumentu mūziķiem. Taču tas viss ir labi, tas arī ir jādara, tas ir pirmais solis. Taču dziļā elpošana neietekmē cilvēka garīgo attīstību. Un, lai cik jūs apzināti ieelpotu, izelpotu, tas tādas paliekošas sekas neradīs. Kāpēc? Tad, kad cilvēks veic dažādus elpošanas vingrinājumus, viņš strādā tikai fiziskajā dimensijā, tātad savā fiziskajā ķermenī. Ieelpa, aizture, izelpa, aizture, viss. Un atkal ieelpa, aizture, izelpa, aizture. Prāts šī brīdī klejo apkārt, prāts nav klātesošs. Tātad iznāk, ka ķermenis dara vienu, prāts dara otru, elpa kaut ko citu. Tie visi darbojas atsevišķi. Taču bez šīm elementārajām zināšanām un iemācoties pareizi, korekti elpot, cilvēkam ir grūti doties tālāk. Patiesībā tas nav iespējams. Tātad fiziskajai elpošanai trūkst vienotības un sinhronizācijas, un to var attīstīt ar nākamo otro soli, ko mēs darām kursā. Tātad mēs apgūstam seno jogas elpošanas praksi, prānajamu. Kā tas notiek? Tie cilvēki, kuri nodarbojas ikdienā ar garīgajām jogām un ar fizisko jogu, protams, viņi par prānajamu zina ļoti daudz, un prānajam ir viena no manām vismīļākajām praksēm, jo tā tiešām dod ļoti daudz. Mēs kursā dziļās elpošanas prakses laikā mācāmies pieslēgt klāt prānu, uzmanību, vērošanu, ieelpas, izelpas vai atbilstošās prakses mantras skaitīšanu. Tātad mēs to elpošanu jau padarām nedaudz tādu sarežģītāku. Un tādā veidā cilvēks apzināti ar konkrētu nodomu notur prātu pie elpas un pie attiecīgās mantras vai afirmācijas. Tās, protams, nav viegli, jo tas prāts, viņš parasti grib doties prom. Galvenais cilvēka uzdevums ir ātri to piefiksēt un atkal pievērsties tajā elpai. Un tajā mirklī sākas vienotības un sinhronizēšanās process. Prānajamas praksēs apzināti, precīzi un mērķtiecīgi tiek aktivizēts un regulēts cilvēka dzīvības enerģijas spēks, lai viņš varētu pārkāpt savas robežas vai ierobežojumus vai rāmjus, un lai sasniegtu daudz augstāku enerģētikas vibrāciju un apzināšanās līmeni. Tātad tas ir gana svarīgi. Dzīvības enerģijas spēks ir noteicošais gan ķermenim, gan visam, ko cilvēks dara savas dzīves laikā. Jautājums, kas ir dzīvības enerģija veco enerģiju laikā? Redziet, senā joga ir burvīga, tā ir sena. Man jau liekas, ka tā ir tikpat sena, cik cilvēce. Un senā joga dzīvības enerģiju sauc par prānu. Tātad tas ir spēks, kas atrodas jebkurā dzīvā radībā vai lietā.
Tā ir enerģija, kas saistīta ar dievišķo enerģiju, kas atrodas piektajā esības dimensijā. Un, lai gan prānai pastāv cieša saistība ar gaisu, ko mēs elpojam, tomēr tā ir daudz, daudz smalkāka nekā gaiss vai skābeklis. Un veicot prānajāma, senās prānajamas prakses pa vecām, var sasniegt tiešām daudz. Rezultāts ir atbilstošs tam, cik ilgi regulāri un mērķiecīgi cilvēks nodarbojas ar šo burvīgo praksi. Tātad rezultāts ir labs, taču tas ir veco enerģiju rezultāts. Kas ir dzīvības enerģija jauno enerģiju laikā? Tā ir, protams, tā pati dzīvības enerģija, spēks, kas atrodas jebkurā dzīvā radībā vai lietā, tikai tā ir saistīta un ņemta no 7. esības dimensijas, nevis no 5. no 7. esības dimensijas, no visa esošā radītājā enerģijas. Vai arī, kā zinātnieki sauc, zero punkts vai visu enerģiju avots. Tātad, elpojot, veicu elpošanas prakses, šī brīdī iegūst jauno enerģijas spēku, jaudu un rezultātu. Veicot prakses, tiek izmantota tahionu enerģija, kas ir tā pati radītāja enerģija, kas ir pielāgota Zemes Saules sistēmai. Mūsu augstskolās māca par tahionu enerģiju kā par vienu no, un diemžēl studentiem nepasaka, ko šī enerģija patiesībā var izdarīt un cik tā ir milzīgs spēks, ja to iemācās vadīt, izmantot savā ikdienā, jo tahioni ir tādi unikāli palīgi antenes, kas ikdienā var palīdzēt katram cilvēkam visdažādākajās praksēs. Jo ir cilvēki, kas ir iemācījušies šo tahionu enerģiju ielikt dažādos materiālos, stiklā, kokā vai zīdā. Un tad, kad cilvēks vēl rokās paņem vai ietinās tahionu šallē, tad elpošana jau tiek pastiprināta pavisam vēl citādā veidā. Es esmu izbaudījusi, strādājusi un veikusi dažādas jogas elpošanas prakses, gan strādājot pa vecam, gan ar jaunajām enerģijām. 14 gadus strādāju tikai ar jaunajām enerģijām, to spēku, iespējām un rezultātu. Un es varu pateikt vienu, šīs atšķirības ir milzīgas. Tas ir tikpat kā salīdzinājums. Vai nu es braucu ar riteni, kas, protams, ir superīgi labi, bet ātrums ir tāds, cik es varu pabraukt. Vai arī lidot ar virsskaņas lidmašīnu. Tieši tā atšķirās arī elpošanas prakses, elpojot pa vecam vai elpojot pa jaunam ar jauno enerģiju spēku un jaudu. Tātad, apgūstot šo kursu, jūs apgūsiet dzīvības elpu, kas nāk no avota, no 7. esības dimensijas, kas rada pašu dzīvību, pašu dzīvības enerģiju un kas dod dzīvību gan cilvēkiem, gan visam, kas pastāv. Tātad avota enerģija vienmēr ir tīrāka, dzidrāka, jaudīgāka un spēcīgāka par jebkuru citu enerģiju, lai cik tā būtu laba. Kā notiek šī kursa mācības? Tad, kad cilvēki apgūst pamata tēmu, tad, kad iemācās apzināti elpot jau dzīvības elpu, nevis vienkārši prānu vai vienkārši elpot, mēs apgūsim dažādas elpošanas tehnikas, kas arī nāk no jogas, protams, kas arī ir visas pārveidotas uz jauno enerģijas spēku, un kas palīdz sakārtot dažādas problemātiskās tēmas, kuras cilvēkam traucē baudīt veselību, savu spēku, izveidot attiecības, izveidot savu biznesu un tā tālāk un tā tālāk. Kursā katrā nodarbībā ir gan teorija, gan prakse.
Tieši tāpat kā enerģētikas balansēšanā, mēs strādājam visi kopā, bet katrs ar sevi. Tātad paveiktais rezultāts summēsies un būs maksimāli spēcīgs un noturīgs, jo visu veikto mēs, protams, arī nostiprināsim laikā. Tātad tas, ko mēs iegriezīsim gan ķermenī, gan savā enerģētikā, gan apziņā, viņš nepazudīs. Viņš tā arī darbosies. Šajās mācībās, protams, var piedalīties katrs, kurš vēlas. Pamata lietas es izskaidrošu nodarbībā. Protams, tie, kas jau mācās pie manis, visu sapratīs ātrāk, labāk, taču arī tie, kas pirmo reizi piedalīsies šajās mācībās, arī viņiem viss izdosies. Un man ir ļoti daudz cilvēku, kas tiešām savu ceļu pie sevis, šo savu garīgo atmodu sāk tieši ar elpošanas praksi, un pēc tam jau dodas uz karmas mācību, un tad jau uz visām pārējām. Jo elpošana tiešām ir pamatā visam. Tātad, kādas ir mācību tēmas, kuras mēs apgūsim papildus pašai galvenajai, iemācīties dzīvot, elpot un visu darīt ar dzīvības elpas palīdzību. Jo tā ir mana prakse un pieredze, un tā ir manu jau skolnieku pieredze, un skolnieku man ir ļoti daudz. Es sen jau neskaitu, cik tūkstoši pie manis ir mācījušies šajos garajos gados. Un tātad tas ir pamats, iemācīties dzīvot un elpot dzīvības elpu. Tēmas kādas ir, tās gan es nolasīšu, jo lai tas būtu ātrāk. Tātad tēmas, katrai tēmai ir sava bidža, sava elpošanas prakse un savs prakse, kurā mēs nostiprinām konkrēto tēmu, lai atrisinātu to, ko tā prakse, kāds ir prakses uzdevums. Un tātad, pirmais, sava iekšējā spēka koncentrēšana un aktivizēšana. Auras atbrīvošana no negatīvās enerģijas radītajām traumām, caurumiem, caursitieniem. Trešais, attiecību sakārtošana, saiknes nostiprināšana ar ārpasauli. Smalko enerģētisko kanālu attīrīšana, atbrīvošana no blokiem, nosprostojumiem, čakru attīrīšana. Piektā tēma – enerģētisko kanālu piepildīšana ar jaunu enerģiju. Sestais – pagātnes atmiņu radīto seku dzēšana, no kurām cilvēks nespēja atbrīvoties. Septītā – vīrišķā pirmssākuma enerģijas sakārtošana. Astotā – sievišķā pirmssākuma enerģijas sakārtošana. Devītā – vīrišķā un sievišķā līdzsvara sakārtošana. Desmitā – intuīcijas attīstīšana, bloku likvidēšana. Nākamā – atbrīvošanās no neskaidrajiem, nomācošajiem jautājumiem, palīdzot saprast, kā tos atrisināt. 12. enerģētiskās aizsardzības stiprināšana, 13. garīgo spēju attīstīšana, to pielietošana dzīves veidošanā, 14. dzirdes kanālu aktivizēšana, lai saklausītu cilvēku balss nianses, 15. prāta nomierināšana, kad cilvēks ir dažādu emociju varā, protams, destruktīvu emociju varā, 16. saprāta aktivizēšana, tuvināšana apgaismības līmenim, 17. brīvības sajūtas atbrīvošana no blokiem, kas ierobežo cilvēka dzīvi kopumā. Uzvaras spēju aktivizācija, lai sasniegtu mērķus un gūtu panākumus dzīvē. Tad es vēl dodu papildus dažādas prakses, kuras es pielietoju pati ikdienā, kurām arī ir pārbaudes laiks, gana ilgs un noturīgs. Tātad patiesībā ļoti, ļoti spēcīgs materiāls, ar kuru cilvēks var strādāt pats ideāli, tad, kad viņš vēl nav sācis, citas dažādas prakses,
Viņš var, teiksim, tie, kas jau strādā ar sevi un tie, kas strādā ar citiem, var šīs elpošanas tehnikas arī pielietot savā darbā ar citiem cilvēkiem. Papildus dzīvības elpai vēl ko jūs iegūsiet, piedaloties šajā kursā. Tātad, pirmkārt, jūs apgūsiet unikālas jauno enerģiju elpošanas prakses, kas stiprina cilvēka garīgās spējas. Un tas ir īpaši svarīgi šajā laikā, ņemot vērā visu to, kas notiek patreiz pasaulē, kad ir gan kāpumi, gan kritumi, gan pandēmijas, gan krīzes. Tātad, lai neapjuktu tajā visā, elpojot, mēs varam nolikt sevi tiešām tādā stāvoklī, ka mūs neuztrauks un mēs neiekrītam destruktīvās emocijās. Jūs apgūsiet elpošanas prakses, ar kurām tiešām varēsiet uzlabot savas dzīves kvalitāti, arī dzīves garumu un ilgumu, jo gan senie jogi, gan mūsdienu zinātnieki ir pierādījuši, ka elpošanas joga kardināli ietekmē šīs cilvēkam tik svarīgās jomas. Varu pateikt vēl nedaudz priekšā, tad, kad jūs mācīsieties, ir gana daudz ļoti, ļoti interesants un svarīgas jomas, kuras uzlabo elpošana. Tur ir gan veselība, gan skaistums, gan kā izkļūt no jebkuras slimības, kad jūs esat iekrituši, kā panākt, lai vispār slimība netiek jums klāt. Tātad tur ir daudz, kas ir vēl klāt paralēli. Jūs apgūsiet prakses, kas palīdz stiprināt sirdsmieru. Tas ir būtiski, lai bez panikas, lai bez stresa varētu atrisināt savas problēmas, lai sakārtotu gan sevi, gan savu dzīvi. Elpojot, jūs pamazām iemācīsieties un savienosiet savu enerģētiku, prātu un ķermeni, lai apzināti sasniegtu visus savus dzīves mērķus, jo kamēr tie darbojas haotiski, kamēr cilvēks elpo sekli un haotiski, tātad viņu burtiski raust uz visām pusēm. Un tāpēc cilvēkam nav vienkārši iekšējo resursu, lai domātu par mērķiem un to sasniegšanu. Elpojot ar dzīvības elpu, tātad mainās cilvēks, jo viņš sajūt to fantastisko, unikālo atbalstu, ko sniedz jaunās enerģijas. Jūs uzlabosiet, protams, savu plaušu funkciju, asinsriti un kopējo veselības stāvokli, bet tas ir tikai bonus, kas notiek automātiski, it kā pats no sevis, ja cilvēks regulāri strādā ar dzīvības elpu. Tātad par to pat īpaši viņam nav jādomā, viņš aizmirst par to domāt. Protams, ja ir kaut kāda slimība, kas jau ir ieilgusi, kas negrib nekādā veidā atkāpties, tad, protams, tam ir savs karmisks iemesls, bet arī tādā situācijā, izmantojot dzīvības elpu, jūs varat apzināti, mērķtiecīgi to pamazām atvieglot. Bet tas ir tāds pamatīgs darbs, un tur vajag nedaudz vairāk zināšanas vēl. Bet pamatā vienalga ir dzīvības elpa. Jūs pacelsiet augstākā attīstības līmenī arī savu smadzeņu darbību, uzmanību, atmiņu. Un tas ir dzīvības elpas galvenais uzdevums un mērķis, lai cilvēks sāk domāt citā līmenī. Jo tad, kad cilvēks sāk domāt pozitīvas domas, tad, kad cilvēks sāk domāt par to, ko viņš grib sasniegt, viņam mainās vibrācijas, viņam mainās noskaņojums, viņam rodas jaunas iespējas, kuras viņš varbūt līdz šim pat nebija neieraudzījis, nesapratis, nesajūtis. Tātad redziet, cik daudz ieguvumu ir no šī kursa. Un tā kā mēs visas elpošanas prakses veicam tikai un vienīgi ar jauno enerģiju spēku, visus uzskaitītos ieguvumus mēs papildinam ar radītāja pamata enerģiju, tātad ar pašu spēcīgāko, ar to, kas ir radījusi visu. Un tas nav ne cilvēks, ne simbols, ne kaut kāds mistisks tēls, tā ir enerģija. Enerģija, kas ir radījusi visu, no kuras viss ir cēlies un ceļās.
Ja? Un tātad zinātnieki jau sen šo enerģiju ir akceptējuši, nu, un kā jau es teicu, zinātnieki to sauc par zero punktu. Kam būtu vajadzīgas šīs mācības? Nu, mācības ir svarīgas visiem cilvēkiem, visos vecumos. Nu, protams, tiem cilvēkiem, kuri domā, kuri dara, kuri vienkārši nedzīvo. Jo, nu, kā jau varbūt jūs zinat, lielākā pasaules daļa cilvēku ir nu, tādi, kas par šo neinteresējās. Bet tie, kas strādā ar sevi, tie, kas saprot, ka nav tikai tā, ka ir tikai cilvēka ķermenis, ir darbs, ir atvaļinājums, un tas ir arī tur galvenais. Ja? Tātad cilvēki, kas grib kaut ko sasniegt, visiem šis ir vajadzīgs. Tātad katram vajadzētu apgūt šīs prakses. Īpaši svarīgas šīs mācības ir tiem, kas ir sava attīstības ceļa sākumā. Tās var būt kā pirmais solis, kas sagatavo cilvēku turpmākajam darbam ar sevi. Un man tiešām, kā jau es minēju, ir daudz cilvēki, kas tiešām turpina mācības pēc elpošanas prakses. Mācības ir svarīgas īpaši tiem, kas mācās vai ir mācījušies pie manis. Jo dzīvības elpa palīdz visām apgūtajām praksēm darboties vēl spēcīgāk, vēl precīzāk. Jo veicot prakses, tad, kad mēs sākam runāt ar savām šūnām, lai rastos izmaiņas, kuras mums ir vajadzīgas, kad mēs pieslēdzam vēl apzināti dzīvības elpu, tātad radītāja enerģiju, tātad viss notiek daudz precīzāk un daudz ātrāk. Tātad, ja jūs gribat dzīvot un elpot ar jauno enerģiju spēku, jaudu, ja gribat būt enerģijas pilni, veseli, spēcīgi, ja gribat mērķtiecīgi sasniegt savus mērķus, sapņus un projektus, nāciet apgūt dzīvības elpu un ieviesiet to kā tādu ikdienas pasākumu savā saspringtajā dzīves tempā. Jo jūs taču katru rītu ēdat, katru rītu mazgājaties, jūs katru rītu darat kaut ko tādu, kas jums jau ir kā tāda rutīna. Tad, kad jums jūsu dienas sarakstā pievienosies klāt pirmās domas, nosaukšana no rīta, un pēc tam šī elpošanas prakse, iesākot dienu ar dzīvības elpu, ticiet man, mainās viss. Es varu pateikt no savas prakses un pieredzes. Es ar šo dzīvības elpu strādāju katru rītu. Man tas jau tiešām ir iegājies, lai gan es strādāju arī vakarā, jo vakarā elpojot dzīvības elpu ļoti labi var aizmigt un ātri var aizmigt un miegs ir harmoniskāks. Bet no rīta tas jau ir tāds apzināts darbs. Elpojot dzīvības elpu, tātad mēs varam iegriezt dienu tieši tādā virzienā, kā tas ir vajadzīgs. Jo tad, kad mēs mācāmies, es iemācu, kā jau es teicu, to, kā es strādāju ar dzīvības elpu ikdienā, un tāpēc ir tādas nianses, kuras strādā tiešām ļoti labi. Un, ja teiksim, gadās tā, kad cilvēks iekrīt darbos, iekrīt kaut kādā stresā, iekrīt kaut kādā ļoti dziļā tādos procesos, kad nav laiks ar sevi strādāt, un mēs automātiski pazeminām savas vibrācijas, un mēs ar visām zināšanām mēs iekrītam kaut kad šādās bedrēs, tad tikai un vienīgi ar dzīvības elpu tu vari izvilkt sevi ārā no tādas bedres, tu atkal vari pacelt savas vibrācijas augstāk, lai slimības netiek klāt,
un tu vari sakārtot visu to, ko tu pats varbūt esi netīšām, negribot, bet nedaudz sabendējis un kaut ko sajaucis savā veselībā. Es to esmu piedzīvojis, jo man, diemžēl, vai par laimi, viss tas, ko es mācu, man kaut kā sanāk iziet pašu smagāko gadījumu. Un arī man bija tā, ka es sevi nostrādināju tā, ka likās, ka nu jau tiešām ir pavisam traki. Nu, tad, protams, šī dzīvības elpa neļāva sabrukt, neļāva iekrist vēl dziļāk bedrē, bet izvilka ārā, un es vienkārši zinu, ko tas nozīmē. Tātad visas tādus sīkos knifiņus, protams, es arī iemācīšu tad, kad mēs grupā strādāsim ar dzīvības elpu. Tātad, ko es vēl varu pateikt? Mācību ilgums ir paredzēts 18 nodarbības, taču nodarbību skaits var mainīties atbilstoši grupas dalībnieku skaitam un vēlmēm. Protams, izmaiņas notiek iepriekš saskaņojot ar grupu. Nu, parasti kādas izmaiņas ir? Nu, vienmēr kaut kā sanāk tā, ka, ja ir cilvēki, kas ir tādi zinoši, griboši zināt vēl vairāk, tad parasti nodarbību skaits var palielināties. Nu, man vēl nav gadījies, kā ir jāsamazina, īpaši elpošanā, kur es nestrādāju ar katru cilvēku individuāli, bet nu, tā tad vai nu 18 nodarbības, vai nu, tad redzēsim, varbūt kādu pieliksim klāt, jo tās tēmas, par kurām mēs runājam, ir gana svarīgas, gan interesantas, un tās visas ietekmē katra cilvēka ikdienu, un tāpēc tas nodarbības skaits var mainīties. Nu tā, tas apmēram man būtu viss, ko es gribēju izstāstīt par dzīvības elpu. Ja jūs tas interesē, ja gribat dzīvot un elpot jau pavisam citādi, lai palīdzētu sev sasniegt to, ko gribat, nu, gaidīšu jūs uz nodarbību. Vai ir jautājumi tiem, kas ir klātienē? Nu, ja jautājumu nav, tad uz tikšanos, priecāšos atkal pastrādāt, jo šī grupa ir man ļoti, ļoti mīļa, jo tas ir laiks, kad es ar grupu arī kopā strādāju, un es izbaudu katru nodarbību, jo tā tiešām katra nodarbība nes kaut ko skaistu un labu. Un jā, ko es vēl aizmirsu pateikt, tos materiālus, kas ir domāti par šīm konkrētajām tēmām, kuras es nolasīju, tur, kad ir sievišķā enerģijas attīstīšana un tā tālāk, ja vīrišķās, tātad es sūtu grupai gan bidžas, gan to sanskrita mantru, ar kuru mēs strādāsim praksēs. Tā ka tie cilvēki, kas strādās vēl ar citiem, viņiem arī būs tas pats materiāls, kas ir man, un tā tad varēsiet izmantot savās praksēs jau pavisam citā līmenī, palīdzot citiem cilvēkiem. Tas bija tas, ko es vēl aizmirsu pateikt. Tātad uz tikšanos, priecāšos strādāt ar jums. Visu labu!